Mums ir liels nepatikšanas. Svaiga uz tēri, apēdam to. Vienkārši dodos uz nometni. Savādi izskat dzīvnieks. Man šobrīd ir ļoti augsti. Nu, šie esam mēs. Mēs nākamās 3 dienas pavadīsim uz šīs salas, puiši, izdzīvojot bez ēdiena, ūdens un pajumtes. Šis būs viens no smagākajiem izdzīvošanas pārbaudījumiem. Manā mugursomā ir tikai ierobežot resursi. Šobrīd atrodamies vienā no trakākajām vietām pasaulē. Pirmās dienas galvenā prioritāte ir atrast pajumti. Parādīšu jums, kas man ir mugursomā, un izdomāsim, kā pie velna mēs izdzīvosim nākamās 3 dienas. Es patiesībā esmu ļoti satrauc par šo. Labi, sāksim izpētīt, vai ne? Aiziet! Es gribu nokļūt labā skatu punktā, lai mēs varētu saprast, kur pie velna mēs varam iekārtoties, uzcelt pajumti un izkrāmēt mugursomu. Un tad mēs varēsim ķerties pie ēdiena, ūdens un visām pārējām lietām meklēšanas. Wow, paisums ceļās, cilvēki! Šī ir visa pludmale, kas mums ir. Ar to mums nepietiks, lai uzceltu pajumti. Mums nāksies griezties apkārt no šī klinšainā raga un mēģināt atrast kādu pludmali. Tieši to es arī meklēju. Vai šeit ir kāda dabīgs veidojums? Es arī meklēju kādu jauku, līdzenu, smilšu laukumu, uz kura mēs šonakt varētu gulēt. Šī būs laba vieta, ko saukt par mājām. Es domāju, ka tieši šeit mums, puiši, būs laba vieta. Es gribu jūs parādīt, kas mums ir nākamajām 3 dienām, lai izdzīvotu uz šīs salas. Pirmkārt, puiši, mums te ir drons. Tas mums īsti nepalīdzēs, un arī visas mūsu GoPro kameras mums nepalīdzēs. Mums ir šis rīks, mačete. Šī mums tiešām palīdzēs nākamajās pāris dienās, cerams. Atvērt kāda veida kokosriekstus varbūt, ja varēsim noķert kādu dzīvnieku, notīrīt to, un arī palīdzēs mums uzbūvēt patvērumu. Šeit mums ir mūsu maska. Cerams, ka tas mums ļaus redzēt zem ūdens. Mums ir arī mūsu šķēps, paskatieties uz šo ieroci. Cerams, vēlāk mēs varēsim peldēt tieši no šīs salas un tuvāko dienu laikā noķert kādu zivi. Kas zina, kas tur ir? Zivis, omāri, zuši. Mums ir arī tērauds un krams. Cerams, ka mums izdosies iekurt uguni. Un visbeidzot, puiši, mūsu pēdējais priekšmets. Slavenais Jungle Juice Quick Revive. Mēs ņemsim tikai šo, kad mēs ar šo dzelzi sasniegsim pašu apakšu. Jūs zinat, mēs to izdzersim un tad atdzimsim. Mugursomā vairs nekas nav palicis. Mums uz šīs salas ir tikai pats minimums, lai izdzīvotu. Šis būs viens no trakākajiem izaicinājumiem, ko jebkad esmu darījis savā dzīvē. Mums jāizdomā, kur patvērties pirmajā dienā. Nav varianti, ka es nākamās 3 dienas gulēšu vienkārši atklātā pludmalē. Kas šobrīd notiek, kā redzat, visa šī ūdens strauma ieplūst un izskalo visādas lietas krastā. Un tieši tā, šeit mums patiesībā ir kāds zelts, ko varam izmantot, paskatieties, kā mēs varam atrast to, kas ir izskalots visā šajā vietā. Labi, paskatieties uz šo. Mēs iespējams varēsim izmantot šo, lai vēlāk sasietu kādu konstrukciju vai ko tam līdzīgi. Tas būs noderīgi. Mums ir kokosrieksts. Tas burtiski izskatās pēc manis, ka es pamostos rīt no rīta. Šis te ir izcepts, nevarēsim viņu izmantot. Ja mēs tomēr varētu atrast kokosriekstu, tas būtu ideāli. Paskatieties, tas ir krabja čaula. Tā ir laba zīme. Varbūt vēlāk atradīšu kādu no tiem ēdienam. Kas tas ir? Vēl viens saplaisājis kokosrieksts. Šeit ir tiešām labs atradums. Vai ne? Šeit mums ir vesela kaudža virves. Es nogriezīšu dažus no šīm virves galiem. Tas mums noderēs, lai vēlāk uzbūvētu patvērumu. Paskaties uz šo ūdens daudzumu. Dažreiz šajos traukos var atrast ūdeni, bet šis izskatās piesārņots. Es domāju, ka mēs patiešām varēsim šo izmantot. Tas ir kā liels, mīksts putuplasta gabals. Man ir ideja, ko ar to darīt, bet tev būs jāpaliek, lai to redzētu vēlāk. Mums ir vēl viens putuplasta gabals, arī to paturēsim. Tu joko, paskaties uz to, tas ir kā maza sēdvieta, vai arī mēs varētu uz tā pat pagatavot ēdienu, tas ir pat kā neliels filējēšanas galds. Mēs noteikti varam to kaut kam izmantot. Mēs ieliksim to mugursomā. Paskaties uz šo. Mums ir matu konus mazulīt. Labā ziņa ir tāda, ka man šeit nav neviena, kur iespaidot, tāpēc es to nepaturēšu. Te ir kaut kādi sasodīti Air Jordans. Wow, tie visi ir sapuvuši. Viena problēma šobrīd, mēs ļoti svīstam, zaudējam daudz svarīgu šķidrumu. Puiši, es vēl neesmu atradis nevienu ūdens avotu vai kokosriekstu, kas būtu izskaloti krastā. Izskatās slikti. Kokosrieksts, nu nāc! Nu sasodīts, labi. Es neatrodu nevienu labu kokosriekstu, kas būtu izskalot šajā pludmalē, vai ne?
Redzat, šeit apakšā nav daudz atlūst, daudz vairāk ir tur augšā. Mums droši vien ne tikai kādas 2-3 stundas, līdz saule sāks rietēt. Mums jāizdomā, kur patvērties. Puiši, ejam atpakaļ uz nometni, ejam! Wow, tur ārā ir tik karsts! Ak, mans Dievs! Mums te ir viens labs baids, tas ies uz nometni. Šo ņemsim līdzi augšā. Veiksim tā, tie nav viegli. Te izakšu nelielu bedri. Labi, jūs redzat, mums ir pirmais pamats. Tomēr pārliecināsimies, ka tas ir stabils. Labi, mēs esam nostiprinājuši, tagad mēs to vēl nedaudz vairāk nostiprināsim. Es vienkārši iespraužu šos akmeņus apakšā, lai to nostiprinātu, pārliecinātos, ka tas nenokrīt. Mums ir mūsu tipa veida pamats, tagad mums vajag stabilu šķērsiju. Tā būtībā atradīsies šeit apakšā. Tagad mēs varam sākt to tālāk būvēt. Mums šeit ir mūsu patvēruma pamats. O, tas sāk izskatīties labi. Skaties, tas ir ļoti stabils. Tas nekur nepazudīs. Tagad mums vienkārši jāsāk likt visus tos koka gabalus, kas ir gar šo pludmali, pāri šķērsijai. Tas pamazām veidos patvērumu. Un man visur ir smiltis. Labi, mēs šo patvērumu iespējams būvējam jau labas 2 stundas. Tas ir diezgan liels patvērums, tajā var viegli apsēsties, tikai vēl nedaudz jāpiepilda. Cilvēki, paskaties, cik labi tas izskatās. Kāds skats no mūsu patvēruma. Nav slikti. Es negribu, lai šeit līst lietus, un tad es palieku ārā zem klājas debesis. Tāpēc, kamēr mums ir labs laiks un man ir nedaudz enerģijas, mēģināsim šo lietu aizpildīt cik vien varam, lai padarītu to izturīgu pret laikapstākļiem un novērstu jebkāda veida mitrumu. Paņem to. Labi, es tikko atradu šo zvejas tīklu, un tas patiesībā var būt noderīgs. Es to uzlikšu visu mūsu patvērumu tieši šeit, vienkārši nolikšu to pie pamatnes. Šī droši vien būs vieta, kur gulēsim ar galvu. Tur visvairāk vajag, lai būtu ūdens izturīgs, un mēs varam paņemt visu šo. Tas patiesībā darbojas ļoti labi. Mēs ieliksim šos iekšā vietā, kur paliksim, un tas mums kalpos gandrīz kā mazs matracis. Šī būs mūsu mājvieta nākamajām dažām naktīm. Te ir gandrīz pilnīga ēna, diezgan labi. Es nezinu, cik augsts kļūs nākamajās dažās naktīs. Tā ka šīs paklājas varētu pārvērsties par segu. Ja sāks līt, mēs varam ātri mēģināt to aizpildīt, iet mazliet tālāk pastaigā, bet šobrīd man vajag atpūsties. Nav jēgas man tēlēt enerģiju šai patversmei, bet man vienkārši nav ko dot. Esmu pilnīgi izsmelts. Mums patvērsme ir kaut cik uzbūvēta, tagad es gribu atrast šķidrumu, puiši, pirms iestājas pēcpusdiena. Mums ir tikai dažas stundas, līdz saule sāk rietēt, tāpēc iesim paskatīties, vai varam atrast šķidrumu. Esmu tik ļoti dehidrējies pēc patvērsmes būvēšanas, iesim pēc kokosrieksta. Jā, paskatieties, puiši! Tas izskatās pēc kaut kādas vecas ūdens pudeles. Nezinu, cik ilgi tā te ir bijusi, bet es gribu pamēģināt. Var redzēt visu pelējumu, kas aug uz Vācija. Visi gliemežvāki sāk augt. Iesim. Tur iekšā ir vesela kaudze sāls. Nē, mēs to nevaram dzert. Ak, tas mūs tikai padarīs slimus un dehidrētus. Turpinām tālāk. Kokosrieksts. Nekas. Te vienkārši nav nekā, viss ir tik miris. Paskatieties, tie ir veci kokosrieksti.
Ak, sasodīts, es domāju, ka mums bija viens, puiši. Mums ir liels problēmas. Šeit nevar atrast nekādu šķidrumu. Es nedomāju, ka var iet daudz tālāk. Es tikai turpināšu izšķēdēt visu mūsu enerģiju. Es domāju, ka mums jāatgriežas nometnē. Mums jāizdomā cits veids, kā iegūt ūdeni. Es nezinu, kā tas notiks. Ak, mēs esam pilnīgi izsmelti šobrīd. Vējš ir kļūst daudz stiprāks. Es nezinu, cik augsts paliks nakts laikā, bet vismaz jau uz manis nebūs vēja. Tas šeit uz salas būs īsts luksus. Es gribu redzēt, vai mēs varam iekūt uguļu pirms pēcpusdienas un varbūt dabūt kaut kādu ēdienu. Tomēr ūdeņš šobrīd ir galvenā prioritāte. Es tūlīt paņemšu mūsu mugursomu un gribu sākt izpētīt apkārtni nedaudz tālāk. Es iepriekš pamanīju vienu augu, ko, manuprāt, mēs varam izmantot. Lūk, tieši šo mēs meklējam. Redzi šie? Šis! Tas būs ideāli. Šis te ir viens no labākajiem iekuram izmantojamajiem materiāliem, ko var atrast. Tie ir ļoti viegli un ļoti labi aizdegās no dzirksteles. Tāpēc mēs piepildīsim mūsu mugursomu ar tiem. Vai ir vēl viena ūdens pudele? Skaties, kā uz tās aug gliemežvāki. Pamēģināsim. Nē. Tā ir sals. Cerams, ka nākamajās dienās nesaslimšu. Labi, es tikko paņēmu visu mūsu skali no mugursomas, savācu kaudzi ar maziem koka gabaliņiem. Mēs to izmantosim, bet vispirms mums tas jāizdedzina ar tēraudu un krams. Aiziet vai ne? Aiziet, 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 aiziet! Labi, mums izdevās. Labā ziņa ir tā, ka viss šeit ir tik sauss, tāpēc tas iespējams aizņēma tikai 20–30 minūtes. Sliktā ziņa ir tā, ka arī mana mute ir ļoti sausa. Mūsu ugunskuram šobrīd klājās grūti. Es došu tam nedaudz skābekļa. Ak, nu nāsti! Labi. O, nē, tas dedzina GoPro! Gandrīz jūs apdedzināja! Tas tikko strauji uzliesmoja! Mēs nedrīkstam ļaut tam izdist! Mēs gandrīz to pazaudējām uz mirkli. Mums jāpārliecinās, ka mēs to turpinām kurināt. Tas man šovakar dos siltumu. Jā. Uguns ir kaut kas īpašs. Mums ir patvērums un siltums, kas palīdzēs mums izdzīvot visu nakti. Mums vēl jāatrod dzeramais un ēdiens. Es gaidu, ka šis bēgums atkāpsies, tas plūst ārā. Varbūt mums būs iespēja šajos plūdmaiņu baseinos atrast ēdienu. Mēs tagad atstājam nometni un dodamies izlūkot šos plūdmaiņu baseinus. Mēs iesim skatīties, vai varam atrast kādu ēdienu. Es tagad meklēju jebko, ko var atrast. Kailgliemežu, stārpus, jebko. Es ņemšu visu. Es dodos pie šiem lielākajiem akmeņiem tepat. Man šķiet, ka šī būs labāka vieta. Ap šo akmeni te. Tā ir turpīja čaula, iekšā ir mazs kailgliemežs. Mēs varam savākt dažus no tām. Jā, paskaties, mēs dabējam veselu kaudzi ar tām. Es tikko atradu dažas austeres, vienkārši sasitīšu tās visas. Redzu austeri, apēdīsim to. Ja vien tā būtu 5 reizes lielāka. Labi, turpinām meklēt. Labi, mums ir vēl viens kailgliemežs. Ieliec to aizmugurējā kabatā. Šeit mums ir austere. Atver to. Svaiga austeres. Apēdīsim to. Pārsvarā čaula, bet diezgan laba. Mēs šeit darbojamies kā vācēji. Ņemu visu, ko var atrast. Mums ir sauja gliemežu, dažas austeres, kas ir ļoti kraukšīgas. Ir palicis pavisam maz laika, līdz saule norietēs aiz horizonta, tāpēc droši vien rīt vajadzētu sākt doties atpakaļ. Mēs dabūjam kaut ko labu.
Nav variantu, ka šajā izaicinājumā ēdīšu tikai kaildiemeži. Tas nenotiks. Paskaties uz šo. Tas ir traki, vecīt. Mēs nesīsim šo atpakaļ uz nometni. Pasniegsim savus kaildiemežus skaistajā Čaulas mājā. Mīļās mājas, paskaties uz šo. Tik jauki un silti. Mums te ir sauji kaildiemeži. Mēs tos liksim uz uguns, tie vienkārši cepsies uz oglēm, un tā būs mūsu pirmās dienas maltīte, tieši uz oglēm. Tie vienkārši paliks turpatā. Rīt vakariņās mums burtiski būs kaildiemeži. Mums jāatrod kaut kas labs. Es nevaru nākamās 3 dienas ēst tikai kaildiemežus. Tas nenotiks, draugs. Šī diena ir bijusi smaga. Pirmkārt, vakariņās kaildiemeži. Nekādu šķidrumu. Vismaz mums šobrīd ir puslīdz normāla pajumte. Man noderētu tas ātrais atjaunošanās līdzeklis, bet es domāju, ka man tas jāsaudzē. Es nezinu, kas notiks tuvākajās dienās. Ja to varētu sauost šos kaildiemežus, tie vienkārši neizmaržo pareizi. Paskaties uz to, tas burtiski puto. Tas nevar būt normāli. Kaildiemeži ir gatavi. Mēs tos pasniegsim. Mēs tur tikām uzkāpuši. Ak, mēs dabūjām savus kaildiemežus. Dēls, ko atradām nedaudz agrāk, noderēs. Es pasniegšu mūsu kaildiemežus uz tā, ar to mazo jauko Čaulu, ko atradām. Atvēršu tos. Viens kaildiemežs. Mēs viņu dabūjām. 3 kaildiemeži. Es tikko vienu pazaudēju ugunī. Es mēģināju nopūst smiltis no tā, un nopūtu to smiltīs. Visur ir tikai smiltis. Es vienkārši pieņemu faktu, ka ēdīšu to ar smiltīm. Mums vakariņās ir daži kaildiemeži. Ēdīsim tos. Garšo tā it kā izkošļāt gumiju, bet citādi garša nav nemaz tik slikta. Droši vien tāpēc, ka es esmu sasodīti izsalcis. Paklausies. Tur ir tik daudz smilšu un gliemežu vāku, tas ir vienkārši smieklīgi. Es esmu tik izslāpis, esmu izsalcis, bet vismaz mums ir uguns un patvērums. Cerams, ka visu nakti palikšu silts, kārtīgi izgulēšos, un tad rīt atkal turpināsim 2. dienu. Godīgi sakot, es nezinu, cik ilgi varam iztikt bez dzeramā. Man sāk reibt galva, jūtos ļoti apdūlis. Tātad rīt tas ir mūsu galvenais uzdevums. Mums vajag dabūt kaut ko dzeram un jāiet medīt, lai iegūtu labāku pārtiku. Pašlaik mūsu patvērums turās. Mums ir laba uguns, kas degs visu nakti. Uzturēs siltumu. Cerams, ka odi būs prom no manis. Šis ir mans ēdiens šai naktī. Tiksimies ar jums rīt, agri no rīta, 2. dienā. Ceru, ka varēšu nedaudz atpūsties. Tagad noteikti ir ap 2 naktī. Es daudz neguļu, bet temperatūra ir ļoti nokritusies. Man tiešām ir augsti šobrīd. Labrīt jums, puiši! Un man ir smilts pilnīgi visur. Bija diezgan gara nakts, puiši. Ak, es grozījos un mētājos. Patiesībā nakts laikā kļuva diezgan augsti. Vienīgais labais nebija odu, tāpēc es tomēr nedaudz pagulēju. Bet šorīt es pamodos tik ļoti dehidrējies, ka man ķermenī vairs nav šķidruma. Šobrīd jūtos kā sažuvusi plūme. Tātad mums šodien ir daži mērķi. Pirmais. Mums jāizpēta šī pludmale un jāskatās, vai varam atrast kādu šķidrumu. Šodien arī peldēsim tieši no krasta, lai mēģinātu iegūt pārtiku. Bet vispirms man jāiegūst kā šķidrums sevī. Pagājušajā naktī bija milzīgs paisums, kas atnesa daudz papildu atplūstu no okeāna. Tātad, ja mēs dosimies šajā virzienā, kur vēl īsti neesam bijuši un sāksim izpētīt, varbūt varēsim atrast vai nu ūdens avotu, vai kaut ko, kas ir izskalots krastā, kokos riekstus, ūdens pudeles, jebkāda veida šķidrumu. Ņemsim visu, ko vien varēsim atrast. Redzat, mūsu patvērums diezgan labi izturēja. Skatieties, cik smilšaini man palika paklāja naktī. Tas ir no tā, ka visu laiku grozījos. Teikšu godīgi, gulēt uz smiltīm nav tas ētākais.
Paņemam savu mačeti, viņu atstāsim nometnē, viņš turās. Nu paskatieties, mums ir pavisam jaunas dzeramās pudeles. Paskatieties uz to. Ak, tas nav labi. Kas tur iekšā? Šī? Nē. Paskaties uz to, ir nedaudz ūdens. Paskaties uz to. Paskaties, cik pienains tas ūdens ir. Jā, paties, kā tas puto. Ja es to izdzēšu, tas man tikai saslins, brāli. Un tas var man nopietni apdraudēt. Lūk, paskaties uz šo. Man šķiet, ka mums ir viens. Jā, man liekas, tur iekšā kaut kas ir. Ceram, ka tas nav sapūs no iekšpuses. Mums ir rieksts, es to vienkārši atvēršu, mēs to pāršķēlām. Tikko atradu šo ūdens pudeli, var redzēt, cik tā ir sačakarāta, pilna ar sāli, ūdeni un visādiem mēsliem, kas tajā ieplūduši. Ko es darīšu? Vienkārši noslaucīšu vāciņu. Tieši tā, mēs no tā atbrīvosimies. Tagad problēma ir tāda, puiši, ka es gribu izdzert visu šo, bet man jāatstāja nedaudz arī vēlākam. Citādi es būšu galīgi izsmelts. Tātad mēs vienkārši izliesim visu to šķidrumu ārā, tieši tāpat. Labi, mums tas ir jāizmēģina. Ak, mans Dievs! Mana mute ir bijusi tik sausa. Tas ir vienkārši neticami. Ak, tas ir salds, un tas ir vienkārši nereāli. Mums ir ko dzert. Tās būs brokastis. Es esmu tik izslāpis. Es gribu izdzert to visu, bet es nevaru. Man tas jāsaglabā vēlākam. Es domāju, ka mums būs iespēja peldēt tieši no šīs salas un doties paskatīties, vai varam noķert kādu zīvi ar to šķēpu. Šķēps man dod lielu pārliecību. Mums ir mūsu kokosrieksta ūdens. Dosimies atpakaļ uz nometni. Labi, puiši, esmu malkojis to kokos riekstu, bet nu esmu sasniedzis dibenu. Domāju, ka ir pienācis laiks izmantot mūsu slepeno ieroci. Jungle Juice Quick Revive. Jūs zināt, kad es to ieņemšu, es atzīmšu. Un cerams, ka tas mums dos enerģiju, lai dotos ārā medīt un noķert kādu dzīvnieku. Izdzersim to! Urā! Mēs esam atzimuši. Labi, ir pienācis laiks mums celties, puiši. Mēs 100% dabūsim dzīvniekus. Ah, tas ir īsts brīnums, cilvēki. Visi rakstiet komentāros. Tā mēs sakam, kad lietojam šo brīnumu. Godīgi sakot, tas man vienkārši pamodināja. Esmu gatavs doties. Šis ir ierocis, ko mēs ieguvām. Tas ir apmēram $20 rokas harpūna. Principā tā, tu satver šo mazo želejveida gumiju aizmugurē un tad palauz to uz priekšu. Un tā mēs ķersim dzīvniekus. Šī lieta patiesībā ir diezgan cieta, un tu var redzēt, ka tā jau ir saplīsusi. Tāpēc mēs ņemsim visu, ko varam dabūt. Labi, ir laiks doties ārā un sākt medības. Aiziet!
Ak, mans Dievs! Tās būs viens no trakākajām medībām, kādās mēs jebkad esam bijuši savā dzīvē. Un paskaties uz šo dzīvnieku tepat. Šis ir milzīgs kazdzivs. Paskaties uz to. Tam ir maza bārda un ūsas. Kāds rozā krāsas. Skaties, cik dīvaini tas izskatās. Tiem ir šāds eksoskelets, kas ir ļoti ciets. Paklausies šo. Tas ir kā ļoti ciets apvalks ap viņu ķermeni. Tas ir ļoti, ļoti dīvaini, bet tu vari redzēt, ka tas beidzās pie astes šeit. Un šī aste patiesībā ir ļoti mīksta. Es nekad dzīvē neesmu ēdis šādu radību. Esmu dzirdējis, ka tās ir neticami gardas. Tev vajadzētu tās pagatavot, un tad kā izskatās, tu vienkārši salauž šo ārējo eksoskeletu apvalku, un tad var ēst iekšējo gaļu. Es pieņemu, piemēram, to astes gaļu un tam līdzīgi. Visur šeit mēs tikām mētāti pa labi, pa kreisi un pa vidu. Tur bija traki dzīvnieki. Mums garām peldēja liela spāju makrele, daži skaisti rifu zivju eksemplāri, bet beigās mēs dabūjām šo te. Tam patiesībā ir vistrakākās krāsas. Tas ir tās kā violets. Kad es to nošāvu, es nevaru sagaidīt, ka es varēšu to pamēģināt. Tā ir traki izskatoša radība. Tagad tas droši vien ir lielākais, ko es jebkad esmu redzējis no šīs sugas. Es šobrīd esmu ļoti, ļoti priecīgs. Mums ir gaļa. Un es šeit uz salas vairs neēdu tikai kokosriekstus un gliemežus. Es viņu noliču šeit. Viņš var vienkārši sēdēt tepat. Puiši, es pat nevaru izskaidrot, cik labi ir beidzot dabūt kaut kādu gaļu. Es nevaru sagaidīt šīs dienas pēcpusdienas cepšanu 2. saulrieta dienā. Mēs to izdarījām, draugi. Tas ir kā lielgabals. Bums, bums, bums! Es kastē. Pilnīgi nojūdzos šeit. Viss tek pāri man. Tāpat jau smird pietiekami. Tas džungļu dzēriens Quick-Revive mums deva to enerģijas devu, kas bija vajadzīga, lai tiktu ārā. Čaļi! Smiltis rasur! Šis paisums ir krietni pieaudzis. Mums paliecās, ka paspējām laikā. Tur ārā tagad ir milzīgi viļņi, saule ir mazliet norietējusi, izskatās tiešām labi. Šodien 2. dienā es gribu sarīkot episki gardu maltīti. Es domāju, kā to pagatavot, jo acīm redzami tam ir ciets ārējais skelets. Būtu gandrīz labāk, ja būtu diezgan daudz karstuma, lai tas varētu iziet cauri tam čaulam, vai kā lai to nosauc. Mēs dosimies krūmos, iekursim ugunskura, savāksim daudz maukas. Šī būs viena no labākajām saulrieta maltītēm, jebkad. Aiziet! Tas viss aizdegsies. Šis ir ļoti sauss. Lietas iet diezgan labi. Šodien sākās vējš. Puiši, wow, šis pēdējās dienas ir bijušas trakas. Es vienkārši izpētu šo pludmali, lai redzētu, vai varu atrast kaut ko, ko varam izmantot gatavošanai.
Šo mēs droši vien varam izmantot. Tas ir labi. Mēs ieliksim šos ūdenī, lai tie nesadegtu. Mēs to aizvēsim. Jūs varat redzēt, ko mēs uzbūvējam. Mums ir 4 detaļas, un tad reistas vienkārši pa virsu. Mēs uzbūvēsim šo ugunskura tā, lai tas būtu augstāks. Iespējams, mums šīs detaļas būs jāsamitrina, lai tās nesadegtu, un zivs sanāk laba. Uzliec šo virsū. Labi, jau ir nedaudz kārstuma. Paņemsim mūsu zivi. Paskaties, labi, liksim viņu virsū, liksim tieši šeit. Vējš patiesībā pūš šajā virzienā, aiznesot daudz siltumu ārā, tāpēc es vienkārši pārvietošu mūsu reistes un vikšu savu zivi malā. Ugunī kaut kur jātiek ārā, vai ne? Tur apakšā tiešām ir karsti. Tas noteikti ir viens no stilīgākajiem veidiem, kā pagatavot šo zivi. Cerams, ka mums izdosies caur to dabūt pietiekami daudz siltuma. Apskatīsimies. Nē. Mūsu režģis tikko sabruka. Nolādēts. Es jums melotie teiktu, ka zinu, ko dara ar šo zivi. Šī ir pirmā reize, ka man tāda ir. Es nezinu, vai mums to vajadzētu gatavot lēni, ilgu laiku vai karsti. Man nav ne jausmas. Mēs pabīdīsim šo uguni malā, dabūsim labus ogles un uzliksim to virsū. Mēs to darām ārā austrāliešu stilā, tieši virs oglēm, draugs, tam vajadzētu lēnām izcepties. Kā redzi, mazliet apbrūnāt šeit vienmēr ir sasodīts pārbaudījums. Kāds ceļojums, draugs? Tā zvejas režģis bija izdzīvošanas stāsts. Dažreiz lietas neizdodas, bet tev vienkārši jāimprovizē un jāpielāgojās. Tā noteikti ir viena no dīvaināk izskatošajām maldītēm, ko jebkad esmu ēdis. Tu dziedi to? Tas ir traki, tas ir tik salādi. Tam ir viss šis, es pat nezinu, kas tas ir. Uz tā ir 6-stūrains formas. Skaties, es tikko vienu noņēmu, to redzēt, ka tās visas ir vienādas formas. Skaties, tev tur arī ir viena. Tas ir kā puzle. Iešpusē tas patiesībā ir ļoti karsts, jo čaula gandrīz kā tvaicējusi gaļu. Labi, paskaties uz tiem gaļas gabaliem, kas nāk nost. Izskatās tiešām labi. Ēdīsim svaiga gaļa uz salas. Tas noteikti ir visvairāk nenovērtētais zivu veids, ko jebkad esmu ēdis. Kurš būtu domājis? Kaut kāda kastīšu zivs? Tas ir traki. Nā. Un paskaties, viss ir balts. Tu joko? Tiešām? Es domāju, vienīgais, ko es mainītu, ir tas, ka es kaut kā mēģinātu izņemt visas iekšas ārā. Vienkārši tāpēc, ka man šķiet, ka tas tvaicējās ar visām iekšām. Tam ir tāda mazliet dīvaina garša. Ierakstiet komentāros, ja ir kāds veids, kā es varu izņemt visas iekšas ārā. Lai gan es domāju, ka vajadzētu saglabāt to veselu, es 100% šautu šos vēlreiz. Bez jokiem. 100%. Šeit uz šīs salas es jūtos tā, it kā jūs visi būtu ar mani ikvienā vietā, kur es dodos. Es jūs tiešām ļoti mīlu. Šī kopiena, kas mums šeit ir. Offshore tales neviens to nedara tā kā mēs. Neviens neēd kastezivs šādi pamestās piekrastēs. Es jūs tik ļoti mīlu. Un ja tu esi jauns šajā kanālā, mani sauc Veids. Tieši tādēļ mēs dzīvojam, vecīt. Piedzīvojumu, izdzīvošana, salas, paradīze un skaista svaiga gaļa. Spied patīk un abonē tūlīt un ierakst komentāros, vai tu to pamēģinātu. Kurš būtu domājis? Vecā meisijas kaste. Godīgi sakot, izdevās daudz labāk nekā es biju domājis. Ak, pilnu vēderi. Saulriets jau klāt.
tāpēc mēs to darām, puiši. Nav nevienas vietas, kur es labprātāk būtu. Es jūs mīlu. Nedaudz kokosrieksta desertā. Šis gals ļoti noderēja. Jā. Ak, nē, tur nav nemaz smilšu. Svaigs kokosrieksts desertā. Paskaties tur. Nav slikti. Es joprojām esmu tik izslāpis, bet... Es to pataupīšu. Es šorīt pamodos un man gandrīz nebija nekādas enerģijas. Es biju dehidrēts, izsalcis un vienkārši tik noguris. Neticam, kā kaut kas var vienkārši tā mainīties. Mēs atradām to kokosriekstu, āštri atguvām spēkus un devāmies nirt. Šeit uz šīm salām tu iemācies tik daudz. Tas ir vairāk nekā tikai izdzīvošana. Tas ir par saikni ar zemi un sevis izpratni, ka dažreiz dzīvē var būt pašā zemākajā punktā. Puiši, un tepat aiz stūra. Lietas var mainīties, viss pāries, un labi laiki vēl priekšā. Es tiešām jūs ļoti mīlu, puiši. Ja tev vajag ar kādu parunāt, zini, ka es tev mīlu, un Dievs arī. Mans vēders ir pilns, es šokar jūtos diezgan labi, puiši. Mums ir pēdējā nakts. Ak, es to negaidu ar prieku. Pagājušā naktī bija tiešām augsti visu nakti, un pa mani rāpoja mazie vientuļnie krabi. Šovakar mēs mēģināsim ar to cīnīties, iekursim uguni, cerams, ka tas visus aizbaidīs. Mums būs nedaudz vairāk liesmu saurietā. Otrā diena. Es vienkārši apgrauzdēju mūsu kokosriekstu tieši šeit. Grauzdēts kokosrieksts desertam. Wow, tas ir tik garšīgi! Tam ir tik dūmakaina garša. Ļoti garšīgi. Es jūs satikšu rīt agri no rīta, 3. un pēdējā dienā. Man nav ne jausmas, kas šovakar notiks, bet es esmu gatavs tam visam. Es jau esmu viss smiltīs, apdedis saulē un sāžu no jūras. Bet šodien bija vienkārši episka. Vēders pilns, jūtos lieliski. Tiekamies rīt, agri no rīta, 3. diena. Labrīt jums visiem! Un 3. dienā mums ir saule, draudzeņi. Ak, tas ir neticami. Ak, saule tik labi silda. Ak, patiesībā pagājušajā naktī nakts vidū kļuva ļoti augsti. Tā saule ir vienkārši lieliska. Ak, man visur ir smiltis. Tu biji lieliska patvēruma vieta, bet ir pienācis laiks to novākt. 3 dienas uz šīs salas, šajā patvērumā. Ja tev patika šis video, lūdzu atbalsti, nospied patīk un abonē, un tiekamies nākamajā piedzīvojumā dabā. Vailāt video šeit! Čī!